Tekošs jumts, pelējums uz sienām, pastāvīgs caurvējš un milzīgi rēķini par apkuri. Ar to nākas samierināties daudziem Latvijas iedzīvotājiem, jo gandrīz visas daudzdzīvokļu ēkas, kas uzbūvētas līdz 1990. gadam, ir sliktā stāvoklī. Mēs atrodamies Cēsu pilsētā, Saules ielā pie daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas 17B, kas būvēta padomju laikā vairāk nekā 30 gadus atpakaļ. Ja mēs paskatāmies uz fasādi, mēs redzam, ka māja ir laika zobu sagrausta. Gazbetona paneļi sākuši plaisāt, karkas ir sācis rūsēt. Mēs redzam, ka pilēs ir sadalījies no sienas. Šāda situācija ir bīstama, jo var teikt pat kritiskā, jo tā lieta var atdalīties pilnīgi un traumēt cilvēks. Paskatīsimies, kāda ir šo ķieģeru mūru izturība. Jūs redziet, pie sienas ir pilestris. Pilestrim apakšējā daļa atdalījusies. Jūs redziet, kas tas ir. Ja mēs šito neremontēsim, pēc 7-10 gadiem tā māja būs pirms avārijas stāvoklī. Ja mēs gribam būt saimnieki savās mājās, ir jāremontē tagad, jāiegulda līdzekļi, lai vēlāk nebūtu jāiegulda 10-kārtīgi. Bet tā ir vēl viena daudzdzīvokļu māja, kas celta pēc tipveida projekta. Skatoties no malas liekas, ka tā ir labā stāvoklī, bet diemžēl tas tā nav. Novērtējot ēku ar profesionālu skatienu, pieredzējis speciālists izsaka savu vērtējumu. Mēs atrodamies vienā no Kadegas mājām, ļautpaneļu māja. Tīra padomju laika būvēta māja. Tātad no ārpus nekādu nopietnu, runāsim tā, mehanisku bojājumu nav, bet ziemā šāda tipa mājās ir augsti, lieli siltuma zudumi, un līdz ar to arī jāmaksā ļoti liels maksas par apkuri. Visām šīm nolietotajām mājām ir vajadzīga renovācija, bet kā mājas iedzīvotājiem vienoties par tik liela mēroga pasākumu, kur ņemt naudu un kā nenošaut greizi? Ir risinājums izstrādāta jauna metode, kas balstās uz tā saukto ESCO līgumu. ESCO uzņēmums sedz visas renovācijas izmaksas un atbild par projekta īstenošanu. Tas nozīmē, ka dzīvokļu īpašniekiem nav jāņem kredīts. Uzņēmums Renesko energoefektivitātes pasākumos ieguldītos līdzekļus atgūs no turpmākā siltumenerģijas ietaupījuma. Savukārt dzīvokļu īpašnieki turpina maksāt par siltumu tāpat kā līdz šim. Maksājums par siltumenerģiju ir tāds pats kā gadījumā, ja māja nebūtu renovēta. Šeit ir situācija tāda, kad nāk investors mājā, kurš iegulda savus līdzekļus, un iedzīvotāji iegūst rezultātu. Un viņi dalās ar šo ekonomiju tikai, ja ir iegūts rezultāts. Tātad iznāk, ka viņi neriskē vispār ne ar ko. Viņi maksā vai nu mazāk, vai tikpat cik iepriekš, un dzīvo daudz labākos apstākļos. Mājas sakārtota, renovēta, un tas atmaksājās ilgus gadus. Ko iegūst iedzīvotāji? Gaisa temperatūra dzīvoklī nebūs zemāka par 21,5 grādiem. Karstā ūdens padeve būs bez pārtraukumiem. Tā temperatūra 50–55 grādi. Mājas sienas pagrabs un bēriņi tiks siltināti, kā rezultātā kopējais ēkas siltuma enerģijas patēriņš samazinās aptuveni par 50%. Renesko uzņemas atbildību par visu uzstādīto sistēmu un iekārtu apkalpošanu līguma darbības laikā, un galu galā jūsu dzīvoklim pieaug vērtība nekustamā īpašuma tirgū. Šāda nekustamā īpašuma vērtība salīdzinājumā ar nerenovētām mājām palielinās par 10–20%. Bet labāk vienreiz ieraudzīt nekā 100 reizes klausīties. Valmieras pilsēta, māja Gaujas ielā 13. Tā ēka izskatījās agrāk, bet tā pēc renovācijas, ko veica uzņēmums Renesko. Tagad tā ir svaiga un spodra māja, kas spilgti izceļas uz apkārtējo pelēko bezpersonisko ēku fona. Atbraukušie iedzīvotāji, izmantojot izdevību, uzdod jautājumus šīs mājas iedzīvotājiem. Скажите, вот зиму вы уже прошли, да? У вас зима прошла. У вас есть у кого-нибудь плесень? Нету. Ни у кого нет. Ни у кого нет. Никто не жалуется. Температура в вашей квартире сколько сейчас зимой?
Nu, zimoj 21, 22. 23. Iedzīvotāji nokāpja ēkas pagrabā, mājas sirdī, kur tika uzstādītas jaunas iekārtas. Они этот старый узел модернизировали, я так понимаю, да? Вот они компьютер нам новый, вот этот они нам новый поставили, вот этот новый компьютер. Это, я так понимаю, этот компьютер, который занимается регулировкой в квартирах, да? Да, в каждой квартире. Это мониторная система. We'll see when we walk upstairs. We'll see these Мы run to будем every видеть, apartment. будем видеть эту, значит, температуру в каждой квартире. Первого этажа полы, которые сейчас очень холодные, промерзают, они будут намного теплее. You also feel now it's rather cool here, huh? Ну, здесь довольно прохладно, да, но не горячо, не If you go to the neighbors, it will be hot here because the hot water network will be losing a lot of heat. Если вы пойдете к соседям, то вы в подвале будете чувствовать больше теплоту, потому что ихняя система горячей воды очень много потеряет именно тепла из труб, из теплоизоляции. If any heat is lost, it goes mostly into the ground, up into the apartment. И если вот все эти трубы изолированы, но если какая-то тепло уходит где-то, это уходит к полу первого этажа. Многих проблем есть такое, что уже заросли трубы горячей воды уже, даже у нас есть от этого здания половина всех труб уже заросло внутри, да. А эта система, примерно мы видим гарантию на около 50 лет. Pārliecinājušies, ka visi darbi ir veikti augstākajā līmenī, iedzīvotāji dodas apskatīt vēl vienu veiksmīgu renovāciju Cēsīs Kovārņielā 31. Šī ēka ir iegūsi pašvaldības atzinību kā labākā renovētā daudzdzīvokļu māja Cēsu novadā. Iedzīvotāji ir apmierināti ar rezultātu. Viņi nenožēlo, ka ir piekrituši renovācijai. Pie tam daudzi nolēma nopirkt dzīvokli šajā mājā tikai tāpēc, ka zināja, ka drīzumā to atjaunos un sakārtos. Пришли сюда только потому что был проект. Только поэтому, да. Потому что ехать от города 3 километра и жить в таком холодном доме старом, конечно, это неправильно. Kadaga māja numur 9. Arī viņi grib remontēt savu māju. Pašlaik uzņēmums Renesko izvērtē, vai ESCO finansēšanas modeli varēs pielietot arī šai ēkai. Bet iedzīvotāji stāsta, ka savākt parakstus nav bijis viegli. Daudz šaubījās un baidījās, tomēr galu galā saprata, ka labāku variantu viņiem neatrast. Jūs ziniet, mēs jau ilgāku laiku ar mājas iedzīvotājiem runājām par to, ka mēs gribētu sakārtot savus mājas infrastruktūru, un arī tā pašā laikā arī kosmētisko remontu vismaz uztaisīt kāpņu telpā. Un esam interesējušies meklējuši vairākas iespējas. Mums bija viena iespēja, ka mēs ar Svetbanku mēģinājām sadarboties, apspriedām tādu iespēju, ka mēs paši varētu, kaut kur aizņemties naudu un to darīt. Un tad tā gluži nejauši parādījās šis piedāvājums, kas man likās interesants tieši ar šo finansējumu modeli. Jo šāds finansējuma modelis priekš mums bija kaut kas jauns. Un tad, ja tā padomā, ja man vienalga, cik ilgu laiku nekas nemainās, manās izmaksās nekas būtisks nemainās, bet tā pašā laikā māja ir sakārtota un kosmētiskais remonts kāpņu telpā ir veikts, un jumts ir sakārtots, un pagraba telpas ir sakārtotas. Siltināšanas nolūkā tas man likās kā tāda ļoti vilinoša iespēja. Tad ar ko sākt? Par to, kādi dokumenti būs vajadzīgi, stāsta uzņēmuma Renesko pārstāvis. Dokumentu apjoms, kas ir nepieciešams ēkas renovācijai, ir patiesi liels. Un jūsu lēmums veikt ēkas renovāciju ir tikai pirmais solis ēkas renovācijas procesā. Pēc šī soļa seko nepieciešamība sagatavot renovācijas dokumentāciju. Un šiem dokumentiem jābūt ir ārkārtīgi precīziem. Un tas ir ēkas energoaudits, ēkas inženiertehniskais apsakojums un pats galvenais ēkas projekts, kam jābūt ir ļoti precīzam, lai jūs nenonāktu nepatīkamā situācijā veicot savu renovāciju. Bet kopējā dokumentu pakete, kas ir nepieciešama, lai ēkas renovāciju sekmīgi pabeigtu, varētu būt ļoti liela. Un kompleksai renovācijai tā var sasniegt vairākus sējumus.
Galvenā garantija tam, ka renovācija tiks veikta kvalitatīvi, nevis šā tā, ir paša investora interesētība veikt darbus augstākajā līmenī, jo tieši no tā ir atkarīgs, vai uzņēmums spēs atgūt savas investīcijas. 20 gadu atbildība par tiem veiktajiem darbiem, viņa jau uzliek ļoti augstu šo latiņu. Un līdz ar to kvalitāte gala rezultātā ir ļoti augsta. Darbi paveikti ļoti kvalitatīvi. Es domāju, šī renovācija būs ļoti ilgmūžīga. ESCO modelis veiksmīgi darbojas arī Nīderlandē. Uzņēmums Renesco cieši sadarbojas ar vairākām Nīderlandes bankām, kā arī vietējiem apsaimniekošanas uzņēmumiem. Nīderlandes karalists vēstnieks Latvijā uzskata, ka šāds finansēšanas veids var ieinteresēt Latvijas iedzīvotājus. Well, that's a very clever approach, worth considering. I just would like to point out that in Latvia, politicians, regional and municipal authorities are all convinced of the need to renovate the current housing stock. The European Commission agrees wholeheartedly with that aim. We all realize that a lot of money is needed. I think the approach offered by Renesco is an interesting approach and definitely worth considering, especially for people who don't have the money to renovate their apartments or houses on their own. Zvaniet uzņēmumam Renesco, piedalieties ESCO projektos, saglābiet savu mājokli, taupot enerģiju un naudu.